Šodien notiek Eiropas Savienības struktūra fondu uzraudzības komiteja. Tajā mēs runājam par sociālā fonda, ERAF un kohēzijas fonda ieviešanas aktivitātēm. Uzraudzības komitejas darba kārtībā ir virkni burtiski jautājumi. Pirmais, mēs kopā ar mūsu sociālajiem un sadarbības partneriem diskutējam par programmu ieviešanas gaitu un progresu. Kā būtisks sasniegums arī no komisijas puses tika atzīts, ka Latvija ir uzlabojusi arī savu fondu ieviešanas progresu. Pēc maksājuma atjaunošanas Latvija ir ierindojusies vadošo jauno dalību valstu vidū fondu ieviešanas progresa ziņā. Tāpat mēs diskutējām par jautājumiem, kas ir saistīti ar atsevišķu aktivitāšu ieviešanas efektivitātes uzlabošanu un to, kādā veidā mēs turpmāk varētu uzlabot fondu ietekmi uz tautsaimniecību, uz mūsu dzīves kvalitātes uzlabojumu. Būtiska daļa šodienas diskusijā ir veltīta arī sociālo un sadarbības partneru vērtējumam par to, kādā veidā struktūra fondi ir sekmējuši ne tikai viens atsevišķs nozars vai jomas attīstību, bet mūsu visu dzīves kvalitāti un labklājību kopumā. Papildus šodien ir arī ļoti būtisks un zīmīgs notikums saistībā ar to, kad notiek pirmā pagaidu 14.–20. gada uzraudzības komiteja. Pagaidu uzraudzības komitejas darba kārtībā ir paredzēta virkni jautājumi, tā skaitā diskusija par sagatavošanos jaunā perioda aktivitātēm, pamatvirzieni, kādā veidā mēs plānojam veidot un organizēt šo ieviešanas sistēmas arhitektūru, kā arī koordinācijas jautājumu, lai nodrošinātu lielāku sinerģiju starp struktūra fondu un lauka attīstības fondu līdzekļu izmantošanu. Tādējādi šis no vienas puses regulārais pasākums, bet no otras puses ļoti dzīvīgais pasākums iezīmē jaunu un būtisku ievirzi struktūra fondu un kohēzijas politikas kopumā ieviešanai Latvijā.